Gadījumā, protams, ka gribētos visus ņemt un tā kā mierināt un teikt, gan jau cena ņems un arī palielināsies. Jā, tādi signāli mums šobrīd it kā ir, bet vai tas notiksies tagad, tuvākajā laikā, nākotnē, vai tas notiksies šogad vispār, ja? Tur ir vēl liels jautājums. Ja? Tā galvenā problēma ir tā, ka importa tirgi šobrīd ir salīdzinoši pasīvi uz jaunās ražas iegādi. Kā rezultātā tad attiecīgi sanāk tas, ka tirgū nav liels pieprasījums, biržā līdz ar to netiek reģistrēti darījumi. Pārdevēji ir savukārt iecirtušies, ka par tām cenām negrib ņemt un pārdot, kā rezultātā tirgus stāv. Cenšamies sagaidīt to īsto brīdi, kad veikt cenu fiksācijas, un tajā brīdī, kad jūs redzat, ka jums ekonomika iet kopā ar to ciparu, kas jums būtu tā kā apmienoši, es iesaku ņemt fiksēt, jo, kā mēs redzam, graudu tirgus šobrīd loģiku sevī baigi negrib ieturēt.